Tā, nu labi, nu santehniķis tikko aizbrauca. Reku viss ir sataisīts. Tad, jā, te ir dušai vieta, te būs vannas istabā izlietnē, reku tur podam izvads. Te būs siltumsūknis. Te būs man veļas mašīna blakām. Smuki visas ūdeņas trūbiņas, reku ir skaitītājs. Pienākošais. Tālūk. Izmaksāja šis viss pasākums 900 eiro, bet tas ir ieskaitot vēl ar mājas darbiem, vēl ko kārtņu telpā tur mainīja. Šļūtenē krānu mums taisīja pa visu kopā. Principā darbs 2 dienas. Man tikai uz dzīvokli bija 650 eiro, kas man liekas, ka ļoti ir ok, adekvāta cena. Tas ir darbs plus materiāls. Nu tā kā tā, viens liels posms izdarīts. Nākamais ir tais šodien izvākšu būgrūžus, aizbēršu visu ciet, izlīdzināšu tā, lai viss tas smuki. Pievākšu, kur var redzēt, tikko sāk darboties arī apakšā pāršuvoju pa perimetru visur apakšējās šuves, jo principā tiks ielēta grīda, un es tur vairāk nekad mūžā netikšu, tāpēc man ir plāns to uzreiz izdarīt. Ar augšējām sienām, cik daudz es pāršuvošu, es nezinu, pieņemsim, te ir tā jāva normāla, te viņi ir sudīgāk, es iespējams pakasīšu ārā atjaunošu, lai tur tāda viss tā stingrāk tā pamatne. Kas vēl? Nu, šobrīd tāda bišķītņās miskas te uz visām pusēm, bet, jā, liels prieks, ka te ir izdarīts, tā kā, jā, vēl viens posms ir izdarīts. Šajā vietā sienā bija plaisa, plaisu visu iztīrīju, aizmūrēju ciet ar mūrjelu. Interesanti tas, ka plaisa bija tikai sienai no iekšpus, ārpusē tāda plaisa nav. Šobrīd, kad jau ir nožuvusi, ieštrbēju iekšā kanāls, kur likšu armatūru papildus noturībai un lai sasien tur visu kopā. Tātad, jā, tikko attīrīja rekur atmetumu, kas bija palicis, rekur ir ieštrbēts jau sienā, likšu rekur armatūru, attīrīju vēl šuves, nošuvošu tur visur, te ķieģelīts jāieliek, jāiztais šitie visi, jo man šitā siena ir jāpabeidz. Es viņu gribu noslīpēt, un pirms man nāk likt siltumsūkni, es viņu izgribu nokrāsot baltu, jo pēc tam es tur vairāk neko aizmugurē neizdarīšu. Pa šitiem štrobējieniem un armatūru tāda lieta sakojoši paņēmu sešinieci, lai ielien šuvē, jo šuvu parasti ir plus mīnus 1 cm jāvajag. Lieta tāda. Vispār ir speciāli ķīmija, nevis ķīmija ankuri, bet spirāļa ankuri. Tehnoloģija, ar ko mūrē ciet plaisas taisa ķieģeļsienām, bet lieta tāda, ka 10 metri speciālā šitāda armatūra ar ķīmiju maksāja pāri 200 eiro, un tas ir minimālais pasūtījums, ko var nopirkt. Teica, ka parastu armatūru it kā nevarot likt, jo viņa sarūsējot, viņa nestaigājot līdz ar māju, viņa nav elastīga un tā tālāk un joprojām. Bet, nu, es izdomāju, es ielikšu parastu armatūru, jo man te bija viena plaisiņa, man 200 plus eiro tērēt dēļ šitā, nu, kaut kā rokas neceļās. Tā kā pamēģināšu šitā, sataisīšu, es domāju, viss tur būs kārtībā un nekas tur nenotiks. Iespiedīšu sākumā javu, iesitīšu iekšā armatūru un javu pēc tam pa virsu aiztaisīšu visu ciet. Tālūk. Te bija iepūtas putas ūdens trubām. Tāpēc, ka te ir pienākošā truba un man ir bail, ka viņa ziemā neaizsalst, jo te ir ārsiena, mums gan viņa diezgan biezas, ir 50 cm. Santehniķis galvoja, nekas nebūs, viss kārtībā, bet, nu, drošības labad es iepūtu putas, bija šeit kaut kādai izolācijai, siltumu, nezinu, vai tas kaut ko dos vai nedos, bet, nu jā, tā plāns šodien šito arī iespējams aizsmērēt un nopirkt cementa kaļķa apmetumu, šito te CLP plus. Ar šito mēģināsim, pastīsimies, kā sanāk. Tā, nu izstāstas šādi, kur iespiežu javu, ielieku armatūru, un to taisīšu ciet, kur augšā vienu jau aiztaisīju. Tā, nu labi, uzjaucu cementa kaļķa apmetumu, bums, pamēģināsim tūliņās uzmest, pastīsimies, kā mums sanāk, un kā tas vispār viss izstās kopā. Aiziet. Tā, kā mēs ņemsim.
Tā, no tā man sanāca aizsmērēji. Te un te. Šo, atstāšu, lai žūst. Tev rītdien brauks skatīsies. Tā, ok, nu esmu izkalis caurumu kolektoriem, bet tev nenāca tā, ka es kalu krīt ārā gabalē, man pa lielām vajag līdz teienei. Kur šito visu tagad sākšu pildīt ciet, droši vien daļu šodien, daļu rītdien, lai tā pļura nav tik liela uzreiz. No tā, es nezinu, es tagad domāju tā vieta, tam skapim man principā vajag 6 kolektorus un vēl 15 centimetrus. Es sāku domāt, vispār man vieta pietiks. Bet nu labi, davai, šodien aiztaisīšu ciet, uztaisīšu izmērus, vēl uzrakstīšu siltumsoku džekiem, pārvaicāšu visu, tā kā pagaidām šādi, reku pļura gatava. Davai, maudzum. Tā, nu izstāšu šādi. Visu aizieķēju tagad atstāšu, lai žūst, jo kolektors kapis dabūšu rīt vai parīt, tad atskriešu ar viņu, pamēģināšu iebāzt, pastīsies, kur vēl vai kaut ko pieslīpēt, piezāģēt, tā kā pagaidām tur es visu atstāju. Kas vēl notiek? Kur vakardien nopirku dušas trapu, tece. Maksāja 235 eiro. Nu, nebija lēts, nerūsējušais tērauds, bet es domāju, labi, viņš tiks iemontēts grīdā iekšā, pie viņu vairāk nekad nemainīs. Tas nav tā kā krānu var jebkurā brīdī noskrūvēt un nomainīt. Lūk tā. Tagad te uz sienas zīmē plānoju, kur būs. Te plānots iet reģipsim profils, tad te ir plāns reģipsis, flīžu līme un flīza. Ka principā no teienas sākot man ir reālā īstā platība dušai 90 cm līdz rekur teienei. Jo te man arī ar šito viss ir jāatrisina, kur iznāk, kā iznāk precīzi kanalizācija. Man šitā trupa būs jāņem ārā un te jālaik 90 un kaut kāds 90 jānomaina. Tā kā tā, šodien ir otrdiena un piekdien jau nāk grīdas, tā kā baigi daudz, kas vēl jāpaspēj. Nu, kā lielāko daļu esmu izdarījis, bet, zin kā, bišķi tāds stresiņš, ka visam jābūt gatavam ir. Tā, lūk. Tā, nu, paldies Dievam, vakardien tiku pie kolektora skapja. Rekur iebāzu. Tagad skatos, kā viņš man izstās. Man likās, ka man viņš būs augstāk, bet patiesībā baigi labi, jo te es varēšu tad izlaist pa teien tās trubas, kas no ārējā bloka nāks iekšā. Vot. Izstās šādi. Te arī būs grīdas līmenis, tad šī maliņa pat apakšiņa iet tieši pie grīdas, nu, šitā kaut kā. Tā, nu ko, nu pa lielam laikam izstāst, ka esmu gatavs rītdienai, grīdu ieliešanai. Viss ir izvākts, iznest, ko nevajadzēs man salikt uz palodzēm. Instrumentus es rītdienas atcelšu mašīnā. Šodien vēl aizmūrēju pāris caurumus, tur apakšā te pie durvīm vajadzēja nozāģēt veco rāmim apakš, lai netraucē, tur viss līmenī ir nokaut. Te bišķītiņās veco apmetumu, lai pieiet smuki pie tīri ķieģeļi. Nu tālūk, šitā arī viss paliks, nu rītdien lielā diena. Šodien atveda smiltiņu, rekur izbēra baigi daudz. Es ceru, ka viņi lielāko daļu iztērēs, lai man pēc tam lāpstas viss nav jāpārmet kaut kur. Te skapis ideāli ielien, te viss ir forši. Traps man sanāk, kad būs šitā, kā tas iztīsies rītdien, es teikšu godīgi, es nezinu, jo viņi man atstās tādu uz iekšu padonu uztaisīs, kur pēc tam flīzētājs var nākt un flīzēt to slīpumu. Trapu man vajag plus mīnus šitā, es reķināju, te no sienas man šeit ir 13 centimetri. Nonāks nost, tur būs apmetums, flīžu līme, flīze, domāju, ka 3 cm toči nonāks nost, man paliks 10 cm no sienas, kur arī tad slīpumiņi ieflīzēt. Tā, lūk. Aizpūti reku logu ar putām, jo logs man būs tikai kaut kad uz Ziemassvētkiem, lai nepūš iekšā nav augstums. Tā kaut kā aizmūrēja te, aizmūrēja tur. Nu ko, nu labi. Šodienai viss, gaidam rītdien, tā teikt.